Kāds ir tas atmaksāšanās laiks, ar ko jūs rēķināties? Teiksim tā, sākotnēji investīcija bija kaut kāda aprēķina vismaz. Kas ir tas? Jā. To šobrīd ir ļoti grūti pateikt. Pie kaut kādām pilnīgi optimistiskām aprēķiniem, matemātiskiem modeļiem, kaut kādi 2-3 gadi varētu būt. Jā. Tas gan es neticu tam, tas nav sevišķi reāli. Jā. Es domāju, tuvāk būs pie kādiem 7-8 gadiem, jā, kaut kur varētu būt. Bet varbūt arī būs 5 gadi, grūti pateikt. Mēs 19. gadā, kad pieņēmām lēmumu aiziet tikai uz automobīļiem, mēs paņēmām tajā brīdī e-golfu un parsu dīzeļgolfu darbiniekiem. Vienkārši parēķinājām, ko maksā apkopes, ko maksā nodokļi visi un tā tālāk. Sapcīt, par to bija Zebras raidījums ar tiem 20. gadā. Parēķinājām, un kopš tā brīža mēs pieņēmām lēmumu, ka būs tikai un vienīgi elektroauto. Un esam pieturējušies, tad mums parkā ir tikai viens dīzelīts palicis un pār pa 20 elektromašīnām. Ja? Visas jaunās mašīnas ir tikai vienīgi elektroauto gādāti. Nu, lūk, un pie šā pieturoties vienkārši sapratām, ka reālā dzīvē ir lētāk nekā rēķinājām. Mēs izrēķinām tādu pesimistiskāko prognozu, tādu tīro matemātiku, ko var paņemt. Tāda efektivitāte, kā piemēram aizskriet, labi, tas ilgi varbūt nebūs pa autobusu joslu, tomēr iekonomēt laiku tik garām lielai štopei. Tāda varbūt efekta, teiksim, nebūs, bet kopumā visas netaustāmās lietas ar elektroauto ir izdevušās. Es neredzu iemesls, kāpēc neparādīsies netaustāmās, nesarēķinātās lietas, kas radīs citu efektivitāti klāt. Okay. Ne tikai tos eiro, ja, kas ir, teiksim, bāta elektrības cena un tā tālāk, bet tas, ka, teiksim, tu vari ātrāk uzlādēt, tu esi vienkārši gatavs darbam. Tu kaut kur biznesā visā pilnīgi citā vietā tas atstās. Vēl nezināmie iegūmi, tā Absolūti. Mēs varētu nosaukt. Mēs nezinām to, ko mēs nezinām, jā. Laiks rādīs.